Raidījums Kontakts ar Čārlzu Stenliju, nesot evaņģēliju visā pasaulē. Kalpošanas konteksta darbs man nepārtraukti ir iedvesmojis un iedrošinājis. Katrs stāsts ir liecība par Dieva uzticamību, domājot par dzīvēm, ko esam iespaidojuši vairāk kā 45 gadu laikā. Tas man iepriecina. Organizācijas World Mission sadarbība ar InTouch Ministry ir bijusi vienreizēja. Pēdējos 15 gadus strādājam pie tā, lai izplatītu saules uzlādējumās audio bībeles. Un pie Dieva vārdu pievienojam arī Čārlza Stenlija uzrunas un piedzīvojam īpašu pienesumu. Mēs esam pateicīgi par InTouch darbu. InTouch mums palīdz ar aizlūgšanām un audio bībelēm. Mēs strādājam kopā un slavējam Dievu par šo sadarbību. Esam pagodināti sadarboties ar kalpošanām visā pasaulē, lai īstenot InTouch misiju no visas pasaules vest cilvēkus tuvākās attiecībās ar Jēzu Kristu. Mēs no organizācijas Theovision International, kas atrodas Akrā, Ganā, vēlamies sveikt InTouch Ministry 45 gadu jubilejā. Jā, mēs patiesi novērtējam sadarbību ar InTouch Ministry un Čārlzu Stenliju. Sveicieni no Ganas! Family 7 vēlas sveikt InTouch 45 gadu jubilejā. Esam pateicīgi par mūsu ilgtermiņa sadarbību un vēlamies pateikties Čārlzam Stenlijam par viņa nemainīgo nodošanos evaņģēlija sludināšanā. Paldies InTouch un Čārlzam Stenlijam par jūsu apņemšanos vest Albānijas un Kosovas ticīgos dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu. Es pārstāvu Albānijas pirmās paaudzes kristiešus, un InTouch programmas gan radio, gan televīzijā ir veidojušas mūsu ticību un sagatavojušas mūsu kalpošanai. Ir liels gods strādāt kopā ar Čārlzu Stenliju. Katra diena manā dzīvē ienes lielu prieku ieraudzīt, kā Dievs arī turpmākajos gados lietos InTouch Ministry. Paldies jums, Čārlz Stenlij, un paldies visiem no InTouch par 45 gadu ilgo kalpošanu. Paldies par 45 gadu lielisko kalpošanu. Es gribētu pateikties Čārlzam Stenlijam par viņu kalpošanu, vīziju un uzticamību. Paldies visiem no InTouch Ministry par šo nozīmīgo sadarbību. Lai Dievs svētī jūs, jūsu ģimeni pēc viņa žēlastības un dāsnuma mēra. Paldies! Turpmāk raidījumā Kontakts svētruna atstājot ilgstošu iespaidu. Kam tavā dzīvē ir vislielākā ietekme? Es domāju, visstiprāko, visspēcīgāko iespaidu uz tavu dzīvi. Vai tas ir kāds tuvinieks? Kas bija vai vēl joprojām ir tā persona? Vai šī cilvēka ietekme uz tevi ir darījusi tevi par labāku cilvēku? Vai gluži otrādi, tevi kavējusi un traucējusi? Kas tavā dzīvē ir mainījies šī cilvēka ietekmes rezultātā? Vai tavas dzīves virziens, kā tu izskaties, ģērbies, varbūt viss tavs dzīves skatījums, tava ticības sistēma? Kādā veidā tu tiki ietekmēts? Vai tās bija personīgas attiecības? Kaut kas, ko tu izlasīji, varbūt dzirdēji, ko otrs teica. Kādā veidā otrs cilvēks ietekmēs tavu dzīvi šodien? Šajā uzrunā es gribu runāt par ilgstošas ietekmes atstāšanu, jo tā ir Dieva griba katram no mums. Atveriet Mateja evaņģēlija 5. nodaļu Kalna svētrunu. Jēzus ir pateicis tik daudz. Sāksim ar 13. pantu. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nederīga,
ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci aizdedzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Pāvils uztvēra no Jēzus teiktā, un pirmajā vēstulē Timotejam viņš saka, tas ir labi un patīkami Dieva mūsu pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Viņš ilgojas, ka visi cilvēki tiktu glābti un nāktu pie patiesības atziņas. Šī raksturvieta par to arī runā. Tie būs Dieva cilvēki, kuri ietekmēs pasauli, kurā mēs dzīvojam. Sāksim ar pašu svarīgāko. Pirmkārt, atmet domu, ka tu nevienu nespēji ietekmēt. Jēzus teica, ka tu esi zemes sāls. Nevis, ka tev vajadzētu būt, bet tu jau esi zemes sāls. Tu esi pasaules gaisma. Tu esi unikāls cilvēks, kuru Dievs ir radījis saviem mērķiem. Dievs vēlas, ka katrs no viņa bērniem atstātu labu ietekmi uz citiem, ietekmētu otra garīgo izaugsmi. Tā nav mūsu izvēle. Tā ir pavēle. Tas iesākās ar mūsu vistuvākajiem, un tad tas sniedzas tik tālu, cik vien tas Kungs mums ļauj citus ietekmēt. Šobrīd es nerunāju par Dievu, bet gan par cilvēku, ko tu pazīsti un esi dzirdējis. Bet kurš tas ir? Kas ir tie cilvēki? Kādā veidā viņi ir tevi ietekmējuši? Un ko tu dari ar savu dzīvi, lai ietekmētu citus? Daļēji problēma ir tajā, ka pārāk bieži mēs esam tik sautīgi, ka domājam tikai par to, ko paši vēlamies darīt un sasniegt. Man, un aizmirstam, ka Dievs mums ir devis uzdevumu ietekmēt apkārtējos uz labu. Mēs runājam par garīgu ietekmi. Mūsu ietekmes spēku nosaka mūsu dzīves raksturs. Jēzus šeit lieto tos vārdus, jo vēlas mums kaut ko uzsvērt. Divus ļoti izteiksmīgus vārdus. Divi vārdi, kas ir pavisam parasti. Sāls, ļoti izplatīta viela, un gaisma, ko mēs jau uztveram kā paši par sevi saprotam. Sāls ir kaut kas atšķirīgs. Tas ienes pārmaiņas. Sāls ietekme slēpjas tajā, no kā tā ir veidota. Dievs mūs visus ir aicinājis būt atšķirīgiem. Otrajā vēstulē Korintiešiem 6. nodaļā 17. pantā ir teikts: aizeita no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka tas Kungs. Dievs sagaida, ka viņa bērni dzīvos citādāk kā šī pasaule. Viņš aicina dzīvot šķīsti, vēstulē Romiešiem 12. nodaļā, un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties.
Tieši šīs atšķirības dēļ mēs piesaistīsim apkārtējos. Tu teiksi, zini, es pazīstu kristiešus, kuri nevisai piesaista, bet savā ziņā piesaista gan. Kristietis, kurš ir atšķirīgs, ar kaut ko piesaista. Jēzus lieto vārdu sāls, lai norādītu, kāds ir tavs uzdevums. Mums jāpiešķir apkārtējo dzīvēm garša, izgaismojot kungu Jēzu Kristu mūsos. Mums jāpiešķir garša, tā, lai arī citi iepazītu kungu Jēzu Kristu kā savu personīgo glābēju. Sāls piedod garšu tam, kas ir bezgaršīgs, neizteiksmīgs un kam pietrūkst īstās garšas. Mēs vēlamies iegūt dievišķu ietekmi, lai spētu patiesi piešķirt garšu kāda cilvēka dzīvē. Rezultātā, veidojot attiecības ar tevi, viņi kļūst citādāk. Tāpēc pajautā, kā tu ietekmē kāda dzīvi? Vai arī tu vienkārši dzīvo starp cilvēkiem, nekad pat nepadomājot, kādu ietekmi vai liecību tu viņiem nodod? Es gribu šeit pievērst uzmanību vēl kaut kam. Jēzus saka, jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā nedara vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Tas ir brīdinājums. Ieklausies. Jūs esat zemes sāls, lai kaut ko ietekmētu. Vai tu esi skolnieks, māte, tēvs vai uzņēmējs? Ja tu, kā sāls, zaudē savu garšu, tad neesi derīgs vairs nekam, kā vien ārā izmetams. Kā sāls var zaudēt savu garšu? Tajos laikos sāls tika ievākta no ūdens, kas izgaroja, atstājot aiz sevis sāls nogulsnes. Tad tā tika savākta no zemes, lai gan tai vēl bija daudz citu piemaisījumu. Reizēm tie bija netīrumi, un sāls tik ļoti bija samaisījusies ar tiem, ka zaudēja savu stiprumu, spēju iesālīt. Netīrība tai atņēma tās spēku. Kad mēs ļaujam grēkam ienākt mūsu dzīvē, tad tas viss, kas mūsu dzīvi padara nešķīstu, mazina mūsu liecības spēku un mūsu ietekme vairs nav nozīmes. Ja savāktā sāls bija tik netīra, tad tā tika izmest uz ceļa. Cilvēks staigājot samin kājām, jo tā nekam vairs citam nebija derīga. Mums jābūt uzmanīgiem, kā dzīvojam, kādu liecību nesam. Mums jāraugās, kā dzīvojam citu priekšā, jo, lai tiešām varētu kādu ietekmēt, svarīgi ir tas, kā dzīvojam, ne tikai tas, ko sakām. Pievērsiet uzmanību netīrībai, kas grib ielavīties jūsu dzīvē. Negodīgums vai pasaules spiediens. Ja ļaujam pasaules spiedienam ienākt savā dzīvē, tad pamazām mēs sākam rīkoties tā, kā rīkojas viņi. Tad pasaule vairs neinteresē mūsu sakāmais. Kas notiek ar Kristus miesu? Kas notiek ar tautu, ja draudze zaudē tās spēku? Kad kunga Jēzus Kristus draudze kādā tautā kļūst tik ļoti līdzīga pasaulē, ka vairs nav iespējams izšķirt starp draudzi un to, kas nešķīst, kad nav starpības starp smiltīm un sāli, tad pazūd jebkāda tās ietekme un jēga. Tāpēc mums sev jājautā, kungs, vai manās sarunās, rīcībā vai kādā dzīves aspektā, ko redz apkārtējie, ir kas tāds, kas manas dzīves sālīgumu padara tik neiedarbīgu? Par ko viņš šeit runā? Viņš saka, ka tad tā ir ārā izmetama un ļaudīm saminama. Tas nozīmē, ka tā nav pilnīgi nekādas vērtības. Es jautāšu vēlreiz, kura cilvēka dzīvi tu ietekmē? Kurš tevi vēro?
of no value. So I'd ask you again, kura cilvēka who are you impacting? dzīve mainās uz labu, Who are you influencing? Whose pateicoties tam, kā tu who is dzīvo? watching you, listening to you, and whose life is being impacted? Viņš saka vēl kaut ko. For the good as a result of the way you live. Jūs and esat how you zemes live. sāls. Then you'll notice he said something else. He said you're the Un salt tad of the viņš earth. saka, And then Jesus jūs said something else. esat He said, not only pasaules you're the salt of the earth, he gaisma. says you're the light of the world. Now, remember what he kas said teikts in 1 pirmajā John? Jāņa vēstulē? He said, Viņš teica, God Dievs is light. ir gaisma. Then Jesus Un tad said, Jēzus saka, I am the light of es the world. esmu pasaules Then gaisma. Jesus said, you're Bet the light of tagad the world. Jēzus saka, So jūs is that a esat contradiction? No, I'll pasaules show you what he gaisma. says in a few moments. Vai tā I'll ir reverse the pretruna? scripture, but what I want you to Nē. see is this. Think about the awesome compliment Cik tas that is mums to ir us. lielisks God kompliments. says, I am light. He says about Jesus, my son Dievs is light. saka, And es then he esmu says about gaisma all of us par Jēzu. who trust Viņš saka, Jesus as our Savior. Sinners mans saved dēls by the ir grace of gaisma. God in the process Un tad of viņš being saka par visiem sanctified tiem, day kas by ir day. What does he uzticējušies say? Jēzum kā You savam are the pestītājam par light of the grēciniekiem, world. kas glābti Dieva žēlstībā un tiek You are the taisnoti light of dienu the no world. dienas. He could not have given us a greater Tu compliment than to esi say that. pasaules gaisma. Notice what he says here now. Look at it again. He says in verse 14, you're the light of the 14. world. pantā viņš saka, jūs esat pasaules gaišums, pilsētas, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis neviens tiem neliek zem pūra, bet lukturī, tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūs labos darbus un godā jūs tēvu, kas ir debesīs. Mūsu gaismai nevajadzētu spīdēt, lai cilvēki redzētu un godinātu mūs. Drīzāk, lai viņi ieraudzītu mūsos dzīvojam Kristu, redzot mūsu dzīvi un darbus. Kristu, kurš mīt mūsos un viņu pagodinātu. Viņš aicina cilvēkus pie sevis. Viņš nevelk cilvēkus pie mums, bet pie sevis. Padomāsim par gaismu, tā kā domājam par sāli. Kā mēs ietekmējam cilvēkus? Vispirms, gaisma ir tīra un šķīsta. Tā vienkārši spīd. Arī mums jābūt šķīstai un tīrai gaismai. Kristus sekotājiem. Tas ir, ja kāds tevi pazīst, dzird tavus vārdus, tad viņš var teikt, viņš ir patiess. Viņa ir tāda, kāda ir. Gaisma nemainās. Gaisma ir šķīsta un tīra. Viņam vajadzētu mūsos redzēt Kunga Jēzus Kristus atspulgu. Kad tava gaisma spīdēs tik spoži, kā Dievs to vēlas, cilvēki jutīsies tuvāki Dievam, esot kopā ar tevi. Mums ir pašiem jānolēmj, cik spilgta šī gaisma būs. Vidusmēr cilvēks pamostas, dodas uz darbu un dara vispārējo, cenšoties no dzīves paņemt visu iespējamo. Bet, kad viņš slavē Dievu, kas ir tas brīdis, kad viņš savā garā piedzīvo brīvību? Viņš dzīvo zem nastas, kas piespiež pelnīt iztiku, meklēt laimi, mieru, prieku, meklēt prestižu un mantu. Mēs ar jums varam to visu atlaist un slavēt to Kungu, dziedāt, priecāties viņā. Šāda gaisma noteikti ietekmēs pazudušo. Viņus ietekmē tava dzīve, tavs smaids, izskats, tavs prieks, draudzīgums, rokas spiediens, Dieva vārds, mūzika, tas viss uz viņiem atstāja iespaidu. Mūsu gaismai jāspīd ļoti, ļoti spoži. Te ir svarīgi atkal padomāt par brīdinājumu. Kas ir tas, kas neļauj gaismai vairs spīdēt tik spoži? Kas aptumšo gaismu? Grēks.
Iedomājieties gaismekli ar stikla kupolu. Ja liesma ir pārāk liela, kupols no iekšpuses ātri vien nokvēp ar kvēpiem. Tas ir pavisam melns. Cik daudz gaismas dod gaismeklis, kurā dakts nogriezta pavisam īsa, tā lai knapi gailētu? Arī nedaudz. Dievs vēlas redzēt garu dakti. Viņš vēlas redzēt tīru, skaidru stikla kupolu ap mums. Viņš vēlas, lai mūsu gaisma spīdētu spoži. Viņš vēlas, lai mūsu dzīve būtu sālīta. Tu esi pasaules gaišums. Tu vari kaut ko ietekmēt. Viņš mūs šeit atstāja, lai mēs kaut ko mainītu. Viņš saka, es esmu pasaules gaisma, kamēr esmu pasaulē. Es vairs neesmu pasaulē. Tagad jūs esat pasaules gaisma. Ja es būtu vienīgais kristietis, ko kāds pazīst, vai šis cilvēks vēlētos iepazīt Jēzu Kristu kā savu pestītāju? Skatoties uz tavu rīcību, taviem darbiem, izturēšanos, to, kā tu saki, ko nesaki, kā uzvedies, kā tu uz citiem skaties. Ja tu būtu vienīgais kristietis, ko kāds pazīst, vai viņš gribētu pazīt Jēzu kā savu glābēju? Es domāju par pasauli, kas tumsā klūp, meklē patiesību, kas ir izsalkusi un izslāpusi. Padomājiet par visām citām pasaules reliģijām. Viņiem nav tā, kas ir mums. Tieši tāpēc ir tik svarīgi, ka Dieva cilvēki dzīvo dievbijīgu dzīvi. Viņus piesaista atšķirīgais. Ar ko atšķiras sālīts ēdiens no bezgaršīga? Ar ko atšķiras tumsa no gaismas? Jēzus nebūtu varējis izvēlēties divus vēl precīzākus vārdus, lai raksturotu to ietekmi, ko mums vajadzētu atstāt uz cilvēkiem. Vai tā tas ir arī tavā dzīvē? Kura cilvēka dzīvi tu esi ietekmējis? Uz kuriem cilvēkiem tu atstāji ietekmi? Ikvienam tēvam un mātei būtu jāsaka, pavisam noteikti saviem bērniem. Vai tā ir skaidrākā gaisma, ko tu spīdi viņu priekšā? Es domāju par tiem cilvēkiem, kas gadu gaitā ir visvairāk ietekmējuši mani, un tā ir mana māte un vectēvs. Brīnišķīga gaisma, ļoti sālīta. Reizēm man šķita, ka mana māte ir tiešām sālīta. Viņa man mācīja patiesību. Paldies Dievam par šiem abiem cilvēkiem, kuru sāls un gaisma ir manā dzīvē bijusi tik spēcīga, ka ir ietekmējusi pilnīgi visu, kam es ticu un kā izprotu kristīgu dzīvi. Ticēt Dieva vārdam, nekad to neapšaubīt. Kāda ir tava ietekme uz tiem, kas tev ir paši tuvākie? Kā ar kolēģiem un ar taviem draugiem? Cik spoža ir tava gaisma? Cik sālīta ir tava sāls? Vienu gan tu noteikti nevari teikt. Man nav ietekmes pār nevienu cilvēku. Es nekas neesmu. Es neesmu svarīgs. Dievs mani nav svētījis, es neesmu tā vērts. Vai arī tu vari teikt, es esmu Dieva bērns. Esmu tik svētīts, Dievs mani stiprina, svētī, pasargā. Lūk, ko Dievs dara manā dzīvē, un es labprāt tev par to pastāstīšu. Tāpēc tev pirmais jautājums. Kas ir visvairāk ietekmējis manu dzīvi? Vai šī ietekme ir bijusi laba vai ne tik laba?
jo mēs visi esam citu cilvēku ietekmes produkts. Tam nav obligāti jābūt cilvēkam, kas tev ir tūs. Tas var būt kāds no attāluma, varbūt kāds pasniedzējs, skolotājs. Man jādomā par 2 vīriem, kuri visvairāk ir ietekmējuši mani kā sludinātāju. Dievbijīgi vīri, kurus esmu vērojis un klausījies. Mani neietekmē tas, kā viņi gatavojas prediķis. Vienā no viņiem es vēroju degsmu un domāju, Dievs, šis vīrs ir aizrāvies ar tevi. Otrā es vēroju viņa degsmi uz Dieva vārdu, kā viņš nodod patiesību cilvēkiem. Vīrs, kurš ietekmēja manu dzīvi, bija mans vectēvs. Viņš nekad neuzzināja, cik fantastiska ietekme viņam bija uz manu dzīvi. Tu nezini, kura cilvēka dzīvi tu ietekmē. Es gribētu, ka šajā rītā tu sev pajautātu, Dievs, vai pēc tā, kā es dzīvoju, varētu teikt, ka esmu tīras sāls? Vai es tiešām kaut ko mainu? Vai mana gaisma spīd tik spoži, ka tumsai ir jābēg? Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internetlapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija, un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūgšanām un dāvanām.